Čau, labrīt! Nu ko? Kafijas krūze tāpat, Rinalds tas pats, tikai mašīna cita atkal. Atkal bija jurģi, man bija jurģi, tik pie jaunas, gandrīz jaunas, mazlietotas, bez nolietojuma pazīmēm, visādīgi var pateikt, jā. Šoreiz ļoti svaigs auto. Ļoti 250 000 tika nobraukts. Pāris gadi. Smuks. Ne švīkas, ne skrambas, nekas nav salauzts. Perfekti. Prieks strādāt. Un šis tāds labs stimuls, kaut ko atsākt filmēt atkal. Galīgi es esmu izlaidies, tas ārprāts, nu jau. Bet, nu, jo garāk pauze, jo grūtāk atsākt. Nav jau tā, ka mētājās kameras mājās un es neko necerēju sākt. Vairākas reizes ir atsākts un tā arī nekas nav sanācis. Kaut ko papilmē, 1-2 dienas. Un atkal nekā. Viens iemesls jau bija tāds, ka bija bēdīgi ar kravām, ar darbiem un ne jau mums vispār visiem. Mēs vēl braucām kaut kā tur, paldies Dievam, paldies šefam, jā. Darbus atrad, braucām, strādājām, bet parādīt visiem, kur mēs braucam, tas tā bīstam būtu. Tad visi tur sāks braukt un mēs varēsim sēdēt mājās. Šodien jau ir piektdiena, nav nedēļas sākums, šodien ir piektdiena, kad es beidzot saņēmos kaut ko papilmēt. Esmu Lietuvā, krausimies, jo plānots jau bija, ka es vakar sakraušos. Tikai es to nezināju, ka tā bija plānots. Es atbraucu un nokavēju. Nē, jebkurā gadījumā es nevarēju paspēt, pat ja es to būtu zinājis. Kolēģi pirms manīm paspēja sakrauties un es atbraucu un nekā, vārti ciet, kās gulēt. Ir, es teiktu, ideālākā vieta iekraušana. Mašīna stāv uz svariem un ieber precīzi. Riebīgs vējš šodien, viss nāk uz kabīni, viss ir netīrs, kabīna mitra. Braucu ar šito auto jau 3. nedēļa, jā, no 12. datuma. Ko es tās paspējis kaut kādu smukumnieciņas pieliku, skropstiņas pieliku. Pagājušās brīvdienās bija uz laukiem aizbraucis, nokrāsoju, pēc tam bāzē pieliku. Vienkārši pieliekās divpusējo skoču, elementāri. Turās labi, vēl nav aizlidojušas nekur vējā. Kas vēl no jaunumiem? Plāksnītes logā uzradušās man. Kādreiz bija uzlīmīti, tagad plāksnītes izgaismots. MS LED man uztaisīja vārds un uzņēmuma nosaukums. Baigi smuki. MS LED, kad tais, tad uztais vienmēr smuki. Tas logo pie sienas, tas jau arī viņi taisīts. Šitie arī baigi labi, man patīk kvalitāte un tā pieeja. Pedanti akurāti, viss nostrādāts. Ja kādam ir interesi, ejiet internetā, apskatieties msled.lv mājaslapu.
Tur ir vesela fotogalerija ar visiem viņa darinājumiem. Var papētīt, paskatīties, varbūt kaut kāda sava ideja rodās. Diena iet uz vakarpusi. Tā diena te nomuļājās pa ostām. No ostas uz ostu, no ostas uz ostu. Filmēt neko nevar. Izmanto buferis ir palicis augšā. Izbērsies un viss, tad jau arī nedēļa beigsies. Brauksim uz bāzīti un mājā. Un tad apņēmības pilns sākšu kaut ko nākošu nedēļu filmēt.